Labdien visiem, kas skatās mūsu kanālu. Ir atkal brīvdiena un tiekamies mūsu virtuvē. Gribu parādīt jums atkal trauku Rīgas porcelāna rūpnīcas izstrādājumus. Šoreiz tie nāk jau diezgan retāk, jo gribas, protams, kaut ko interesantāku, neredzētāku. Un varbūt papildināt tās servīzes, kurām nav bijis vajadzīgo detaļu. Protams, šajā rudenīgajā laikā gribas jums parādīt arī jaukās rozītes, kas atgādina vasaras saulīti. Drīz šīs rozes nomainīs adventa vainadziņi un sāksim gatavošanās Ziemassvētkiem. Un pirmais jaukais pienākums servīzei, tā ir un būs jau pilna, lielā kanna. Šī ir Sigulda, un, protams, lūk tāds ziedu dekols. Liela kanna ar lustru un ir ļoti labi saglabājusies. Aija, piena kanniņa. Padomju laikos šo piena kanniņu Aeroflot. Ja piena kanniņas ir tādas lielākas, tad lidmašīnās bija lūk tāda smalka, maza piena kanniņa. Protams, sarkanās zīmogs un bagātīgi klāts zelts. Un šeit varam salīdzināt Aijas kanniņas, kādas ir servīzei, un jaunpienācēja tikai daļas no rokas gleznojuma servīzes Aija. Kafijas servīze Aija. Šis dekols ir tik maigs, tik smalks, un tā atgādina agru pavasari. Ļoti vēlētos šai servīzē vēl sameklēt tūkstošās daļas. Un kas par šo skaistumu pie dzeltenajām rozēm? Ļoti saskan. Protams, ļoti skaists, rets. Protams, atnācis uz kolekciju. Daļā ausma. Rokas gleznojums. Kafijas servīze ar dzeltenajām rozēm. Kūku šķīvis ir ļoti brīnišķīgs. Rozes, lapas, cukurtrauks, piena kanniņa un, protams, krūzītes. Šai ausmai krūžu apakštases ir dzeltenas, un kūku šķīvis lūk ar tādu rozā maliņu un iekšā lūk ar tādu zīmējumu, zelta stīpiņām. Brīnišķīga, senatnīga ausma.
Zilais zīmogs, porcelāna fajansa fabrika. 60. 70. gadi. Nu, un, protams, desertam. Un tagad visi kopā nosauksim šīs servīzes vārdu. Laima. Nu, šī burvīgā laima ir tik tiešām pilnā komplektā. Kafijas servīze. Brīnišķīgi tumšs sārtais dekols ar zeltu. Smalks kūkušķīvis, apbrīnojamie vāciņi ar osiņām. Kāds smalks darbs, cukurtrauks 6 personām. Beidzot, kolekcijā ir atnākusi pilna šī skaistuma servīze. Noteikti šis skaistums ir muzeja eksponāts. Gribas rādīt, gribas skatīties katru šī skaistuma detaļu.